Esam gatavi doties tālāk savā ceļojumā. Aiziet 6. ceļš saucās piramīda. Varēju šo ceļu arī izskatīt krimināla rāmītī, bet es to izskatīšu kā atsevišķu punktu. Speciāli priekš tiem cilvēkiem, kuri vēl līdz šai dienai redz piramīdu kā maģiskas pelnīšanas veidu. Tātad, kas ir piramīda? Nejauciet to ar tīkla marketingu. Finanšu piramīda ir sistēma, kas nodrošina ienākumu struktūru dalībniekiem uz patstāvīgi jaunu dalībnieku naudas līdzekļu piesaistīšanas rēķina. Ienākumi pirmajiem piramīdas dalībniekiem tiek izmaksāti uz nākamo dalībnieku rēķina. Un vairums gadījumu īstais ienākumu saņēmējs slēpjas. Parasti viņa vietā deklarēs kāds izdomāts tēls. Tātad vienkāršiem vārdiem piramīda ir, ka tev sola lielus procentus ne par ko. Haļava. Ātrs veids, kā īsā laikā kļūt bagātam. Un priekš manis visi cilvēki, kas iet šo piramīdas ceļu, dalās 3 kategorijās. Pirmā kategorija – Buratino. Naivi puisīši un meitenītes, tantes un onkuļi, kuriem apsolīja, ka viņa monētas pārvērtīsies naudas kokā. Viņi visi noticēja un aiznesa visu, ko viņi surgrūti bija nopelnījuši. Cilvēki pieaugušā vecumā nav pārstājuši ticēt brīnumiem. Tas, protams, ir labi, bet ne tādā mērogā. Kādā veidā tad šeit ir jāizaug tavai labklājībai? Skaties! Tu aiznes 1 eiro uz piramīdu, un tur tev sola īsā laikā šo 1 eiro pārvērst par 10 eiro. Jo uz to pastrādās nano mega super bots vai visu varošā traderu komanda. Iedomājies, ka tev ir tāds bots, vai arī tu pats esi visu varošs traders, kurš ir spējīgs šādu brīnumu radīt. Ko tu darītu? Tu sāktu vākt naudu no cilvēkiem, lai pēc tam ar viņiem dalītos 1000%? Protams, nē. Tu paņemtu aizdevumu uz procentiem, uztaisītu no šīs summas 1000%, atdotu aizdevumus ar procentiem, un tālāk tavs super mega nano bots pavairot tavs finanses ģeometriskajā progresijā. Tik viegli un ātri, ka tu pēc pāris gadiem kļūsi miljardieris. Un tā, ieslēdzam savu galvu, analizējam un nevedamies uz lieliem procentiem, jo tās visas ir pasakas priekš Buratino. Bet tu taču esi pieaudzis. Otrā kategorija ir viltīgie. Tie, kas ir sapratuši, kā tas strādā, bet iet uz piramīdām ar viltu, jo viņiem ir noteikts plāns, kā ielikt savu eiro un pavairot to līdz 100 eiro. Un pats galvenais – laicīgi paspēt to izņemt. Vienkārši ģeniāli puiši. Un viņi paši piramīdā nevienu nesauc. 1 eiro tu paņem savu, bet 99 atlikušos tu pelni no citu cilvēku zaudējumiem. Jūti, ka tas maržo pēc krimināla, bet viltniekiem nav īpaši svarīgi, ka karma sabojāsies, un nav svarīgi citi cilvēki. Svarīgi ir iedzīvoties. Viņi zina, kad ienākt un kad aiziet. Un, protams, šeit atrodas vēl kāds viltīgāks. Parasti tie ir paši piramīdas veidotāji. Pēkšņi pārstāja darboties mājaslapa, tehniskie atbalsta čati neatbild un naudas nav. Un trešā kategorija – piramidologi un piramīdisti. Viņi sākotnēji brīnišķīgi visi saprot, ka tā ir piramīda. Ka visi ieguldītāji sadegs un pazaudēs savu naudu. Bet piramidistiem uz to nospļauties no augsta zvanu torņa. Un viņi pastāvīgi velk no vienas piramīdas otrā. Viņiem ir skaidra precīza schēma, kā sagrābt vairāk naudas un apmānīt pēc iespējas vairāk cilvēku. Šīs finanšu piramīdas es nemīlu arī tāpēc, ka tās ļoti bojā cita biznesa reputācijas, tīkla marketinga. Par šo ceļu mēs parunāsim vēlāk. Bet piramidologiem ir laiks aizdomāties, jo piramidērai ir pienācis gals. Un vairums to dibinātāji gadiem slēpjas aiz robežām ar izdomātiem vārdiem. Tāpēc, ja izvēlēsies sev iet šo ceļu, 100 reizes padomā, vai tu gribi riskēt. Par nākošo ceļu runāsim nākošajā video. Sako līdzi, lai nepalaistu to garām.